Pagājušā raidījumā mēs dzirdējām leģendāru dienas programmu, kuras izdevums sedz Daugavas Vanag Čikāgā. Bet leģionāri jau cīnījās ilgāk kā 1 dienu un sīks turējās Kurzemes cietoksnī. Tāpēc tagad klausīsimies publicistu Atas Kalberga ierakstu Leģionāra vēstules sievai. Man rokās ir vēstules, kas rakstītas pirms pusgadsimta. Tās no Kurzemes cietokšņa 1944. gadā un 45. gadā rakstīja latviešu leģionārs Vilnis savai sievai, kas bija devusies bēgļu gaitās. Viņi abi bija 22 gadus jauni. Vēstules leģionāra sieva glabājusi visu mūžu. Pēc kara tās aizceļojušas uz Austrāliju un tagad atgriezušās Latvijā. Tās ir mīlestības vēstules. Martas sūtītās vēstules man nav. Droši vien tās gājušas bojā, bet man ir Martas tā laika dienas grāmata, rakstīta skolas burtnīcā ar zīmuli. Viss ir salasāms, it kā vārdi būtu rakstīti sirds asinīm. Kara laikā dzimusī mīlestība atzimusi dēlā, kurš pasaulē nāca pēc kara 45. gada 25. jūnijā Vācijā. Viņam deva tēva vārdu Vilnis. Es jau zināju, ka būs dēls, rakstīja leģionāra sieva. Tā gribēju. Šis bija visgrūtākais laiks manā mūžā. Vēstulēs un dienas grāmatā dzīva ir ticība. Ticība mīlestībai. Ticība Latvijai. Ticība dzīvībai. Ugunskurs nakts tumsāk vēlo, dzirkstis gaisā paceļas. Nakts ir tumša, nav neviena, šeit ir mūsu šķiršanās. Nakts ir tumša, nav neviena, šeit ir mūsu šķiršanās. Un kad ausīs rīta blāzma, prom no tevis došos es, kādreiz mani mīlais draudziņ, atceries, jeb atceries. Kādreiz mani mīlais draudziņ, atceries, jeb atceries. Atceries, kā toreiz abi mēs par laimi sapņojām. Atceries tās gaišās dienas, kad mēs laimē stārojām. Atceries tās gaišās dienas, kad mēs laimē stārojām. Liepājā 1944. gada 23. oktobrī. Mīļo sieviņu, varbūt es rakstu tukšam gaisam, varbūt šī vēstulīte tiks iemest papīrkurvī, tomēr es ceru, ka tā nokļūs līdz tevīm. Grūti tev bija Ventspilī šķirties, bet nedomā, ka man bija daudz vieglāk. Cik reizes sapņos es neesmu bijis pie tevis tūmā, tikai pie tevis es nekad neesmu varējis nokļūt. Cik žēl, ka sapnis ir īss un tam jāsteidzas tālāk. Tā es uzmostos un mani māc tāds žēlums un skumjas, ka man nav vairs neviena tuvinieka, ar ko tikties. Tu man esi vienīgā cerība. Es esmu tomēr laimīgs, ka tu aizbrauci un man ir cerības tev satikt. Ko es darītu, ja tu būtu palikusi Saukrastos? Man tu būtu tikpat kā dzīva aprakta. Kaut tu esi tālu projām, tomēr kādreiz tu varēsi nokļūt tur, kur tu vēlies. Mēs vēl karojam un ceram un ticam, ka reiz sāksim iet atpakaļ uz Vidzemi. Man lielāks laimes nevajadzētu, ja varētu piedalīties Rīgas un Vidzemes atbrīvošanā. Frontē pašreiz iestājies klusums. Šis klusums ir tik nospiedošs un garlaicīgs, ka es tev to nevaru pateikt. Cīņas troksnis tad gandrīz ir patīkamāks. Šeit esam vajadzīgi savai dzimtenei,
Varbūt tiešām kādreiz dzims Latvijas valsts. Vismaz mēs ceram, ka reiz tiks atbrīvota pārējā Latvijas daļa. Mēs karavīri visi ticam, ka tad noteikti mums pašiem būs sava valsts. Es ticu, ka nāks otrs 1918. gads. Ticu vairāk kā jebkad. Sagrauto dzīvi varēsim celt uz jauniem pamatiem. Es būtu ar mieru sākt dzīvi ar tevi kopā pilnīgi no sākuma. Ne no kā. Mēs ar savām 4 rokām tiktu pie savas rocības, bet viss tas ir Dieva ziņā. Es ticu liktenim. Kā nolēmts, tā tam jābūt, tā tam jānotiek. Sieviņ tici un ceri, ka liktenis mums nebūs tik nežēlīgs. Patreiz spēlē skumju valsi. Un man nāk prātā mūsu pēdējā šķiršanās diena, kad starp mums palika Ventas ūdeņi un jūras šalcoši viļņi. Dzīvo veselu un gaidi. Kad mēs beigsim karot? Vilnis. Vācijā, piektdien, 1944. gada 1. decembrī. Šodien dabūju latviešu balsi. Tā bija 26. novembra avīze. Tur bija teikts, ka ap Priekulu un Auci notiekot cīņas. Kurzemes fronte turoties ar neticamu spēku. Godam esot noturējuši, līdz esot aizgājis pēdējais vācu kuģis. Mans Dievs, vai arī mans vilnis ir tur? Es zinu, ka viņi tur turas līdz izmisumam. Viņiem jau arī nekas cits neatliek. Ja es būtu zinājusi, ka vēl kāds stūrīts paliks, ne par ko nebūtu braukuši šeit svešumā mocīties. Lielāks prieks būtu mirt kopā ar tiem, kas krīt par tēvzemi. Mana dzīvība tak nav dārgāka par viņējo. Ja es vilni vairs neredzēšu un par viņu neko nezināšu, es to mūžam nožēlošu. Es labi saprotu, ko nozīmē dzīvot tā bez dzimtenes, mājas un savējiem. Dievs vien to zina, kas ir ar viņiem. Vai varbūt jau tālās Sibīrijā, un nekad vairs cits citu neredzēsim. Dienām un naktīm nav citu domu. Hiršfeldē, 4. 1944. gada 14. decembrī. Vakar es piedzīvoju vienu laimes dienu. Saņēmu no Viļņa 2 vēstules. Viņš vēl ir Latvijā. Vakar tās vēstulītes man deva spēku un jēgu. Sapurinājos, un šodien jau ir labi. Nav temperatūra, tikai spēka vēl nav nemaz. Un esmu palikusi bāla kā līķis. Galva reibst. Dzirdēju patīkamāks baumas, ka 15. divīzija nomainīšo 19. divīziju. Ak, Dievs, kaut jau tā bijis. Kamēr biju slima, es visu mūsu dzīvi izdzīvoju otreiz. Tiešām daudz skaistu dienu ir bijis. Es jutos tā, it kā tā būtu īstenība un vilnis būtu pie manis. Te es staigāju ar viņu pa jūrmalu, pa kāpām. Vērojam skaistos saulrietus un gaišās mēneša naktis. Klausījāmies viļņu šļakstos un mūžīgajā kāpu priežu dziesmā. Te atkal mēs staigājām gar Pēteru upīti. Ir vasara, daudz ziedu un smaržu. Nāca ziema. Balts miers nogulās pār saulkrastiem. Skaisti vakars siltā gaišā istabiņā pie rādio mūzikas un Meijera jaunkundzes labās sirds. Dzīvi stāv atmiņā mūsu laulības un šķiršanās. Lai uzsāktu kāzu ceļojumu.
kas beidzas ar šo lielo šķiršanos. Es visu pats, ja tikai zinātu, ka vēl vilnis man nepazudīs, ka mēs vēl tiksimies, lai nešķirtos. Gada 9. janvārī mīļš sveiciens no Kurzemes. Tikko saņēmu tavu 4. vēstuli. Tūlīt rakstu atkal atbildi. Pie mums pašreiz ir uzsnidzis mīgs sniedziņš, tik patīkami skaista apkārtne, ka 1945. Gada 9. janvārī mīļš sveiciens no Kurzemes. Tikko saņēmu tavu 4. vēstuli. Tūlīt rakstu atkal atbildi. Pie mums pašreiz ir uzsnidzis mīgs sniedziņš, tik patīkami skaista apkārtne, ka klusākā brīdī pavisam aizmirst, ka ir karš. Pēc lielajām Ziemassvētku kaujām tagad ir iestājies tāds klusums. Bunkurs un grāvis dabūjām atdot Krieviem, atkal jārok jauni, bet tas jau arī nekas. Vai mums bail no darba? Un reiz tomēr pienāks diena, kad mēs iesim atpakaļ. Tādus zaudējumus Krievi nekad nebija piedzīvojuši. Sašautie tanku blāķi un kritušo kaudzes. Cerams, ka būs atkal kādu laiku klusums, kamēr savilks spēkus. Jā, es tev nosūtīju 2 paciņas no savām kaujizdevām. Es ceru, ka tu saņemsi. Ja nebūs garnaģi apēduši. Dzīvo vesela, Vilnis. Ceturtdien, 1945. Gada 18. janvārī. Esmu saņēmusi no Viļņa 3 vēstules pēc kārtas. Viņš raksta par lielajām Ziemassvētku kaujām, kas tur notikušas. Esmu tik pateicīga Dieviņam, ka viss tā labi vēl līdz šim gājis. Pat Vācu avīzē esot rakstīts, ka Krievi visā frontē sākuši nepieredzēt lielu uzbrukumu. Atkal mūsu zēniem smagas dienas. Dievs stāvi klāt. Kas notiks ar viņiem? Svētdien, 1945. Gada 4. februārī. Aizvakar saņēmu no Viļņa sūtīto paciņu. Nabaga zēns visu savu šokolādi atsūtīs man. Vēstules nenāk atkal. Tagad, kur notikumi rit straujā un neparastā gaitā. Mana sirds arvien dreb bailēs par viņu. Bieži vien mācas doma, ka nav vairs nekādas nozīmes dzīvot. Bet es vēl ceru. Ja es zinātu, ka Vilnis vairs nav satiekams, es neticu, vai būtu spēks vairs dzīvot. Varbūt tikai mana bērna dēļ, kuram es varētu stāstīt, ka kaut kur ir viņa tēvs, ka man ir dzimtene un mamma un tētis un brālis un māsas. Sirds ir tik smaga un sāp. Esmu tik viena. Kur soļo paraļs, senču ozols zaļo, vienā zelta starā. Man, te par zemi dzimto, ziedus vēji dzenā, šūpļa dziesma senā, skan. Viņš te klausās, Daugavas zvanā, te esmu es dzimtene, te zeme manā.
klausos Daugavas zvana, esmu es dzimtene Tēvzemes, te no zvaigžņu virvas raugās dievi sirmiem, kalnos Jāņu gulis, arī mūžiem blīv. Te kāds iesmots ozols, pilns ar zelta zīlēm, te es nāku mīlēt jūsu. Viņš te klausās Daugavas zvanā, te esmu es dzimtene Tēvzeme manā. Viņš te klausās Daugavas zvanā, te esmu es dzimtene Tēvzemes. Kurzemē 45. gada 6. februārī. Mīļš sveiciens no Kurzemes. Tavu vēstuli saņēmu šodien. Tu saki, ka tev klājas diezgan pasmagi. Tam es gribu ticēt, bet līdzēt es diemžēl nevaru. Var tikai novēlēt, lai Dievs tev palīdz. Man ir tāda ticība, ka es pārnākšu mājās sveiks un vesels. Ka mani sargās tava ticība, un mēs tiksimies. Par to es esmu vairāk kā pārliecināts. Tu nespēji iedomāties, kā es gaidu tavus vēstules. Tā ir mana svētdiena, kad es saņemu kādu vēstuli. Ja vari raksti man biežāk un vairāk. Man drīz būs dzimšanas diena. Nav jau vairs tālu 14. februārs. Tad atceries arī mani. Dzīvo un cīnies ar dzīvi. Viņa tomēr ir sasodīti barga, tomēr arī skaista. Visu to labāko. Tavs mīļais vīrs Vilnis. Sestdien, 1945. gada 10. februārī. Atkal gaidu. Katru rītu gaidu sarkanmataino pastnieci. Bet maz ir to laimes rītu, kad arī man ir kaut kas. Pat vietējais pasts kavējas, kur nu vēl no frontes. Krievi ar vien ejot uz priekšu. Kas notiek ar mūsu Kurzemes zēniem? Kur ir tagad Vilnis? Šis jautājums man moka dienām un naktīm. Mans Dievs, vai būs lemts vēl redzēt manu Vilni? Agrāk domāju, ja ne citādi, tad aiziet brīvprātīgi no dzīves. Bet tagad nezinu, vai pietiks spēka iznīcināt divas dzīvības. Ja jau nenositīs, tad tomēr es būšu vajadzīga manam bērnam. Ja tā būs meitene, tad būs mana draudzene. Ja tas būs zēns, tas būs mans Vilnis. Otradien, 45. gada 20. februārī. Dievs, sodi mani, liec man ciest, tik neatņem man manu Vilni, neatņem manam bērnam tēvu. Esmu visu zaudējusi, un vēl būtu ar mieru zaudēt visu citu, tikai ne Vilni. Dievs rodi atrisinājumu, es to vairs neredzu. Dod spēku visu paciest. Bet ja tam tā jābūt, ja mums ir jāiznīkst, ja Vilnis vairs nav, Dievs sauc arī mani. Neatstāj mani vienu.
Kurzemē 45. gada 21. februārī. Mīļš sveiciens no dzimtenes. Šodien tāds pusatkusnis, tīri patīkams silts. Cik nu vairs tālu līdz lieldienām, vēl dažas nedēļas un klāta. Cik ļoti gan tās atšķiras no tām lieldienām, kuras pavadīju Saukrastos. Ir tāda pārliecība, ka mēs tiksimies agri vai vēlu, bet reizi noteikti. Tas būtu bijis pilnīgi nežēlīgi, ja mūsu iesāktā dzīve paliktu neaprakstīta kā balta lapa. Tikai pacietību un ticību. Reiz jānāk labākai dzīvei. Krievi no tevis vēl tālu. Cik labi, ka tu nepaliki Prūsijā. Un tagad ar labvakaru. Vilnis. Kurzemē 45. gada 1. martā. Sirsnīgs sveiciens no dzimtenes. Jau klāt marts. Laiks skrien ļoti ātri, vai ne? Liekas, ka būtu pagājuši tikai dažas nedēļas, kopš tu aizbrauc no Latvijas. Nu jau ir gandrīz 5 mēneši. Tik ilgs laiks pagājis. Tak pie mums nekas jauns nav noticis, izņemot lielākas kaujas, bet fronts stāvoklis nav grozījies. Varbūt pāris kilometru Krievi ir uz priekšu pavirzījušies. Tuvojas vasara, un varbūt šī vasara nesīs izšķirošos notikumus. Gan jau viss kaut kā nokārtosies, tikai nepadodies izmisumam. Pagājušo nakti es sapņoju, ka mēs bijām kopā kādā bunkurā. Tādā, kādos mēs dzīvojam tagad, tas bija ļoti augsts, un tad tu iekūri un vārīji garšīgu piena zupu. Bet te ienāca Geks un Krišs un mūsu vientulību iztraucēja. Un tad sāka lidot Krievu lidmašīnas un met bumbas, zeme visapkārt vārījās, un tad es pamodos. Visu to labāko. Tavs mīļais vīrs Vilnis. Bunkurā vēl jau nav viss pagalam. Kurzemē 45. gada 11. martā. Mīļos sieviņi. Tātad 2 mēneši nekāda raksta galiņa. Neticu, ka tu nerakstītu, bet ar Krievu iebrukumu Vācijā laikam pasts vairs kārtīgi nedarbojas ar Kurzemi. Mēs Kurzemē sīksti turamies, un stāvoklis gan arī tāds pats kā toreiz, kad tu aizbrauci. Cik gan tanku un lidmašīnas nav sašķīduši pret Kurzemes cīnītāju līnijām. Cik padomieši nav palikuši guļamšie mežos un purvos. Arī mūsējie daudzi atdusas. Negribas gan ticēt, ka mēs še visus upurus nestu par velti. Vai tiešām tā būtu nolemts, ka mums jāiznīkst? Nē. Tas nedrīkst notikt. Tā būtu lielākā netaisnība. Ja arī tas notiktu, tev jāapsola, ka tu neko neprātīgu nepadarīsi. Tev jādzīvo tādēļ, ka tu gaidi. Tāda jau ir tagad dzīve. Asa, nežēlīga bez saules stara. Un mums bija lemts dzīvot tieši šai laikmetā. Jā, kur paliek jaunības ideāli? Cīņa to piepildīšanai. Bez dzimtenes, bez mājām mēs šeit salstam bunkuros. Vai gan Dievs to neredz? Tev nabadzītei jāklīst svešumā ar bērnu zem sirds. Jāstrādā, jāpelna feniņi, kumosam maizes. Reizē manī viss sāk vārīties, gribas kaut ko neprātīgi padarīt, bet, kad izēju laukā no bunkura, šaucošās eklis man nomierina. It kā tāls sveiciens atlido no tevis. You are listening to the Voice of the Latvians of Chicago on WSBC 1240 AM and WCFJ 1470 AM. Es zinu, tu mani gaidi.
Bet vai mūsu vēlēšanās piepildīsies? Varbūt. Varbūt arī nē. Tak cerība ir. Un kamēr tā ir, tomēr vēl nav viss pagalām. Tikmēr galvu augšā. Sevišķi tev jābūt izturīgai. Tu zini, ka tev jādzīvo. Un reiz tu atgriezīsies saukrastos. Un katra šaucošā priede tev stāstīs par mūsu takām. Tak cerēsim, ka mēs kopīgi tur atgriezīsimies. Tuvojas pavasaris. Ko gan nesīs šī vasara? Kas būs, kas notiksies? Reiz taču būs miers un sāksies cilvēcīga dzīve. Es būtu ar mieru dzīvot vienalga kur, ka tikai būtu mēs divi. Ak, atvainojos. Mēs trīs kopā. Ar sirsnīgu sveicienu no dzimtenes. Tavs Vilnis. Kas notika pēc tam? Martu no bēgļu nometnē Vācijā aizsūtīja uz Austrāliju. Vilnis atgriezās Latvijā no Gūsta. Abi nodibināja jaunas ģimenes, kurās dzima bērni. Viņi satikās Latvijā. Kara laikā dzimusī mīlestība nebija zudusi nekad, bet devusi spēku un ticību jaunai latviešu paudzei.